iet kā no rokas, tikai žēl, ka beigās viss no rokas. Jā. Tas ir uzbrauciens reāls, jā. To mums piesūtīja Svētais Nikolais. Misters Rū īstenībā. Šoreiz viņš ir pieņēmis šādu pseido mīmu. Ap vārdā nenosauktu ezeru plešas apdzīvota vieta Pārzeibji, un turpat netālu Nepārzeibji. UFO Fredis 1 pats mājās 2. Tā ir filma, es tā saprotu, ja? Jā. Aiz Ogres, 12 km no Ogres robežas, atrodas UFO gals. Klaus UFO brālis. Arī filma droši vien Edvīna režijā. Jā, ir tā, jā. Jā, ļoti vienkārši uztaisīt, jā. Zeibis īstenībā ir krievu rakstnieks un sauc viņu Zeibis. Nu, bet piedodiet. Kāpēc UFO pļaujot zāli asiņo kakls? Tāpēc, ka izskapti vajag apgriezt ar asmeni pret zemi. Nu, tu doģiks. Ford Freddy, manā vārdā nosaukta mašīna, ar 58 airbagiem, jo nepārtraukti dabiskais tur maucos iekā. Jā, ufoloģija ir zinātne, kas pēta cilvēku liekas var problēmas un priekšrocības. UFO tūbī tādi ir. Jā, fufu un oho. Mūsdienu psihoanalīzē pastāv jauns virziens – fredisms, ufisms un zeibisms, kā arī to izraisošās fobijas – freobija, ufobija un zeibobija. Jā. Zeibobija. Jā, uztaisām reklāmas pauzi? Nē. Uztaisām. Davai. Un ir neatdalāms jēdziens, jo viņus abus vieno pņizmas peļķis. Uflona panna. Misters Rū, cilvēks no malas, pilnīgi it kā, ja? Melnajā humorā patiesībā neviens nepiedalās. Tie ir tikai stulbie frežu un UFO jociņi, par kuriem viņi paši baigi ņirdz. Nu, tā beidzot mēs uzzinām taisnību, Mr. Rū, jā. Nu, Fredis, latvietis taktiskais, dzirdi, kas es esmu? Latvietis taktiskais, UFO latvietis faktiskais, Zeibis latvietis pasistais. Reiz bija precedents, ka Fredis paņēma UFO lielā bardaka 800 laikā. Tas toreiz bija pa īstam. Starp citu, toreiz. Atceries, ka mēs filmējam. Jā. Mēs taisām pauzi. Man pēdējais. Pauze, vai pastāv pie maniem. Es zinu, ka zeibot savas idejas smeļas, graužot zīmuļus. Tā raksta misters. Labi, Mister Rū, pierunāji, dosim mēs tev. Mēs jau viņam iedevām. Nē, dodam šodien Kārlītim. Kārlītis ar labu pastādā. Mister Rū, piedod, mēs tev nedosim. Jā, dosim Kārlītim. Jo Kārlītis ir tādu variantu. Kārlītim, jā. Kāpēc UFO pļaujot zāli asiņo kakls? Zini, kāpēc? Tāpēc, ka izkapti vajag pagriezt ar asmeni pret zemi. Viss. Kārlīt, sveicam. Jā, paldies, Kārlīt, bet tu zvani mums un mēs tevi gratulēsim. O tā. 10:51 minūte. Ladies and gentlemen, as you know, Ladies and gentlemen, klausās džez staciju un es uzspēlēšu Grana Pipku Kantalupu.